Ikdienā sabiedrisko transportu Daugavpilī izmanto tūkstošiem pasažieru. Lai gan brauciena lielākoties norit mierīgi un bez starpgadījumiem, satiksmē iespējams arī neparedzētas situācijas, kas var rasties jebkurā brīdī. Tāpēc uzņēmums Daugavpils satiksmē aicina pasažierus ievērot drošības pasākumus. Drošība sabiedriskajā transportā ir mūsu kopējā atbildība. Pat pašā mierīgākajā dienā var rasties situācija, kurā vadītājiem jāpieņem lēmums vai nu strauji bremzēt, vai arī veikt kādu manevru, lai izbēgtu no situācijas, kas varētu būt avārijas situācija. Protams, katru šādu gadījumu mēs Daugavpils satiksmē izskatām atsevišķi. Gan vadītāja atbildību dotajā situācijā, gan arī kopējo situāciju uz ielas. Daugavpils satiksme aicina, braucot sabiedriskajā transportā, rūpējieties par sevi, par savu drošību, veselību un turieties pie speciāli aprīkotiem rokturiem un horizontāliem un vertikāliem balstiem. Strauja bremzēšana visbiežāk notiek situācijās, kuras autobusa vai tramvaja vadītājs nevar iepriekš paredzēt. To var izraisīt citu satiksmes dalībnieku rīcība, piemēram, gājēji, kuri pēkšņi šķērso brauktuvi, kā arī elektroskrējriteņu un velosipēda vadītāji, kuri neievēro satiksmes noteikumus un pēkšņi nonāk sabiedriskā transporta kustības trajektorijā. Šādos gadījumos vadītājiem jārēģē nekavējoties, lai novērstu sadursmi, tāpēc saulēcīgi brīdināt pasažierus nevienmēr ir iespējams. Brauciena laikā pasažieri aicināti būt uzmanīgi, turēties pie margām un rokturiem, nepārvietoties pa salonu, kā arī iekāpt un izkāpt tikai tad, kad transports ir pilnībā apstājies. Uzmanību var novērst arī mobilā telefona lietošana, tāpēc īpaši svarīgi ir sekot līdzi situācijai salonā un savai drošībai. Daugavpils satiksme aicina pasažierus būt savstarpēji cieņpilniem, dodot vietu senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un topošajām māmiņām. Ārkārtas situācijās vai pamanot pasažieri, kuram nepieciešama palīdzība, par to nekavēties ir jāinformē vadītājs vai konduktors. Uzņēmums uzsver, ka drošība sabiedriskajā transportā ir kopīga atbildība, un tikai ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus, iespējams nodrošināt drošu un patīkamu braucienu ikvienam pasažierim.